Tad izskatās, ka sacensības te Hockenheimā ir beigušās. To baigi ļoti negribējās šodien teikt, bet pēc, es varētu teikt, ļoti izdevušās vakardienas, kur finišēja 5. pēc abiem braucieniem. Tad šodien vispār tā melnā svītra bija priekšā man, un 3. braucienā sanāca liela kontaktcīņa ar Kevinu Eriksonu. Nākot viņam no džokera apļārā satikāmies un cīnījāmies. Ielicu viņam iekšmalā, lai mēģinātu apdzīt, un tad dabūju sitienu no labās malas, kā rezultātā ieskrēju riepās un nolūza tas stūres pirksts. Tas varbūt bija cīņas tāds negadījums, un es varu teikt milzīgu paldies mehāniķiem, kas sakopa mašīnu nepilnās 10 minūtēs te šī teltī, un es varēju aizbraukt uz 4. braucienu ar cerību tikt iekšā pusfinālos. Un tad viss atkal sākās tas neveiksmīgākais 4. brauciena startā, kur mēģinot to startu un uzsildot riepas jūtu, ka kaut kas nav kārtībā ar sajūgu, un tiešām var teikt, ka viņš beidzās. Tā kā pašu startu mēģināju paņemt pēc iespējas labāk, bet, ka izspiest sajūgu, mašīna sāka vilkt uz priekšu, un darot visu saglābt situāciju, neiegūstot to falšstartu, mēģināju atlaist gāzīti, bet tā rezultātā viss noslāpa. Pēc tam, kamēr iedarbināju, tad jau visi bija aizbraukuši, un ar to arī mūsu brīvdienas beidzās. Un šobrīd es jūtu, ka mēs esam stipri konkurētspējīgi. Protams, varbūt ne par top 4, bet par top 6 katrā ziņā noteikti. Tā kā atliek tagad sakopt mašīnu, pielabot kaut kādas nianses un doties tālāk jau uz 3. posmu Beļģijā. Diemžēl bez manis, bet tā tiešraide būs BSFOR Sport TV kanālā, un sekojiet līdzi un izbaudiet rallycross te Vācijā. Latvija! 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 Viss kļūst iespējams. Lat Telekom.